pieaugot diezgan strauji pēdējo tieši 3 gadu laikā gan studentu skaitam trešo valstu, gan arī darba spēkam, darba ņēmējiem Latvijā. Mēs redzam arī pārbaudēs gan to, ka pieaug arī diezgan dubultojās faktiski arī dažādi pārkāpumi. Jūs pieminētās musulmaņu valsts, un tā ir realitāte, ka tas kopumā ir risks saistīts ar arī radikalizāciju. Arī pārbaudēs tātad mēs redzam gan to, ka ir pietiekami daudz pārkāpēju, jo viņiem ir iedots pilnas tiesības uz pilnu nodarbinātību. Tālāk nākamais risks ir radikalizācija, kuras starp šiem studentiem no augsta terorisma riska valstīm var ieceļot arī tādas personas, kā ir ieceļojuši Rietumē Eiropā. Mēs nedrīkstam nonākt tur, ka ir nonākusi Rietumē Eiropa. Mums ir mērķtiecīgi jāpasaka valsts, no kuriem mēs atļaujam iebraukt un pēc tam aizbraukt, bet mēs nevaram ļaut tādu, kas notika Rietumē Eiropā. Mums jāsaprot, ka šī specifika, ka mums būs šeit cilvēki no citām valstīm, kas gan mācīsies, gan strādās, bija un būs uz priekšu un iespējams ar vien vairāk. Jautājums ir, vai tā ir problēma? Nē, šobrīd joprojām tā nav problēma. Joprojām tā nav problēma, bet ir riski nākotnē. Ja nebūs politika, no kurienes mēs vedam kādus cilvēkus, uz kādu periodu, vai tikai strādāt un mājās, vai imigrācija, tās ir divas dažādas lietas. Ja mēs ļausim darboties sistēmai nekontrolēti, domāsim, ka tā nav problēma, vai cerēsim, ka tā neradīs problēmu, vai vispār nemēģināsim viņu pamanīt, domāsim, ka tā nav, tad nākotnē tā būs problēma. Mēs sakam no darba devēja viedokļa, ka veidojam šo politiku, bezskaislīgi, pragmatiski runājam, kas mums ir pieņemams, kas nē, uztaisam stingru sistēmu, uztaisam stingru atbildību darba devējam, kurš atved šos cilvēkus, lai viņš arī viņus aizvest projām, un strādājam. Mums ir jāpielāgojas, kad tā būs realitāte, gribam to vai nē, bet ar šiem cilvēkiem būs jāstrādā.